Paldies tiem, kas klausījās pirmo liecību. Ja tev interesē pirmā liecība, tu vari viņu noklausīties vai kādam pārsūtīt. Tikko pabeidzu viņu ierakstīt. Tā kunga gars lika ierakstīt otru liecību. Otra liecība, kā Dieva gars izmainīja manu dzīvi. Vairāk kā 30 gadi jau ir pagājuši. Tajā laikā dzīvoja laukos. Vēl nebija pārgājis uz pilsētu Rīga. Vēl nebija pārgājis uz pilsētu Rīgu, kurā pēc daudz gadiem iespēja bija pāriet uz Rīgu dzīvot. Tur arī pavadīt laiku lūkšanās, arī par pilsētu Rīga. Arī gāju uz daudz draudzēm, arī lai saņemtu dziedināšanu, atbrīvošanu. Un tad pagāja laiks. Ar vienu cilvēku Dieva gars runāja. Viņš pateica, tev nevajag staigāt pa draudzēm. Viņš saka, Dievs tev mājās vairāk iedos. Un es sapratu, ka es esmu saņēmis gan dziedināšanu, gan atbrīvošanu. Un es paklausīju viņam. Es pārstāju braukt uz draudzēm, kā es agrāk to darīju. Vairāk gadi. Es nemāku pateikt pat cik 6, 7, 5, 6, 7, vai daudz gadu pavadīju mājās, sarunājoties ar Dievu. Vienkārši Dievu tā mājās sēdēju, sarunājos ar Dievu. Varbūt kāds reliģisks vergs teiks, kā tā, kāpēc tu negāji uz baznīcu, kāpēc negāji uz draudzi? Ja tev tāda doma, tad tā jau viena no pazīmēm, kad saistīti cilvēki, reliģiski saistīti cilvēki, viņi piedar kaut kam, nevis Kristum. Dievvārdās tā rakstīts, jūsu piederība ir debesis, jā, kam jūs piedarat? Tam, kas jums ir radījis, vai tam, kas jums mēģina mācīt kaut ko? Hūra basente. Un tad, kad vairāk gadu bija pagājuši, Svētais gars pamudināja braukt uz Rīgu. Kristīgā radio bija. Tāds likts paziņojums, ka dziedināšanas dievkalpojums Rīgā būs. Es to dzirdu. Labi, lai notiek. Un es kārtībā, kungs ir dziedinājis. Nav vajadzības pēc dziedināšanas. Tas kungs runā, brauc palīgā. Es saku, kā palīgā? Tur taču kalpotāji. Tur notiks dziedināšanas dievkalpojums, ko es tur varu palīdzēt. Un Dievgars runāja, viņš saka, tev ir dāvana, kura tajā vietā būs ļoti vajadzīga. Brauc palīdzēt. Es tā arī darīju. Bija iespēja kalpot 2 cilvēkiem. Tad, kad es braucu mājās, Svētais gars, eņģelis, kas man runāja, teica, paldies. Paldies, ka tu paklausīji, ka tu to izdarīji. Tā ir liela svētība, ka tu dzirdi Dieva balsi. Es ticu, ka ir vairāk cilvēki, pat vairāk pa 10% no visiem, kas klausās šo raidījumu, dzird Dieva balsi. Slavu Jēzum, paldies, ka viņš runā. Viņš runā tad, kad viņš grib, nevis tad, kad es to prasu. Es to neprasīju kungam, jo es nezināju, un es nezinu, kas tie ir, kas klausīsies. 7% no visiem, kas klausīsies šo ierakstu. Dievs man dod reizēm statistiku. Dzird, bet reizēm iedomājās, vai tas ir pareizi, ko es daru. 10% dzird, un es sapratuši, ka viņi dzird. 7% vēl tā kā šaubās. Tā kā šaubās, ir vai nav. 3%, kas klausās, nezin Dievu un vispār negrib dzirdēt. 3% no tiem, kas dzirdēs šo liecību, ir pilnīgi pret Dievu, pret visu, kas ir nācis caur reliģiju. Patiesībā, ja tev ir nepatika pret reliģiju, aleluja, ir arī tā kunga dusmas. Tā kunga dusmas par nepaklausības bērniem. Ir cilvēki, kuri saka, ka viņi tic, bet viņi neklaus svēto garu. Ir ļoti daudz cilvēku, kas iet alkunamā, pielūdz svešus dievus. Un ja arī kāds no jums redz to neticīgo reliģiskās pulciņus, kuri paši sēž, bet nedara to, ko Dieva gars ar savu vārdu līdz darīt. Tev nav jādusmojās uz to, ko citi cilvēki dara vai nedara. Svarīgi saprast, vai tu esi piedzimis no augšas,
Vai tu esi atzinis to, ka tev ir vajadzīgs glābējs, ura sente campo, komponenti juksē? Otrajā liecībā kungs mudina runāt par vienu darbu kolektīvu. Darbu kolektīvu, kur bija ļoti smagi, teiksim, ļoti smagi strādāt, un tā atmosfēra ļoti pasmaga atmosfēra. Un daudz reizes mājās atnāk un nebija spēki vienkārši iekurt plīti, lai varētu sasildīties, vienkārši stāvēs ceļiem un lūdzu, saka, Dievs palīdz, man nav spēku par plīti iekurināt. Vairākus gadus pavadīju tajā uzņēmumā, bet bija laiks, kad es teicu, kungs, es vairs nespēju. Ved man ārā, dod man citu darbu. Un viņš man pateica, vai tu zini, ja šonakt atnāktu Jēzus, vai tu zini, cik cilvēki nonāktu ellē? Es teicu, nē, kungs, nezinu. Un kungs runāja, 97% no visiem darbu kolēģiem, ja tajā brīdī, kad Dieva gars runāja, ja tādā brīdī atnāktu Jēzus, tad 97% varēja nonākt ellē. Un kungs teica, vai tu pametīsi viņus? Es sapratu, ka cilvēkiem vajadzīga glābšana. Es teicu, nē, kungs, ja tur ir kaut viena dvēseli, kuras var izglābt, es iešu turieni. Tā dvēsele, kur tika izglābta, pēc kāda laika tika atkal ievilkta alkohola lietošanā. Kaut gan Dieva gars pēc grēka nožēlas viņu bija sācis atjaunot, viņam seja bija palikt sārtāk. Viņš priecājās man redzēt, man arī bija prieks viņu redzēt. Viņš man bija kā brālis arī, kā brālis, kurš acu priekšā aizgāja. Kurš acu priekšā aizgāja. Tādā brīdī, kad sapratu, ka elpināšana nepalīdz, vienkārši aizgāja savā lūkšana kambarī, nostājās ceļiem un lūdzu. Lūdzu, skatījos pa logu ārā un lūdzu. Un pēkšņi es redzēju, ka viņš garā, viņa gars stāv ārpusē. Ka viņš stāv pretī man, un viņa gars tā cilvēka gars, viņš stāv pretīm. Garīgas lietas ir garīgi apspriežams, nejāga, jau nesapratīs. Viņš var pasmieties. Nejāga izkrata savu garu saturu citu priekšā, un arī ņirgātājs ir tāds cilvēks, kas tikai pasmējās un uzstāda diagnozes, bet ļoti maz ir tie, kas šīs diagnozes var noņemt. Un es esmu pateicīgs, ka Dieva gars ir savedis man ar tādiem cilvēkiem, kuru lūkšanas laikā cilvēkiem tiek noņemtas ļoti smagas diagnozes un cilvēki tiek dziedināti. Slavu Jēzum par visu. Un tad, kad es redzēju tā cilvēka gars, kas stāv priekšā man, viņš teica, Ati, kāpēc tu lūdzu par mani, ko tu lūdzu? Es saku, nu kā, lai tu ieiet atpakaļ ķermenī, lai cilvēki sāk ticēt, ka mirušie ceļās augšā. Viņš uzdev man jautājumu, vai tu gribi, lai es paliktu šeit, ieiet ķermenī un palikt strādāt tajā uzņēmumā. Es sapratu, ka tas viņam ir ļoti smagi, jo tas ne tikai viņam bija smagi, tas bija visiem smagi, jo ļoti daudz apsēsti cilvēki bija, kuri savā starpā lietoja tādus vārdus, kas nenāk no tā kunga. Un es uzdevu viņam jautājumu, ko tu gribi? Viņš atbildēja, es gribu mājās. Es zināju, ka viņš ir atgriezies, viņš ir pieņēmis Jēzu par savu glābēju, kādu laiku viņš nebija lietojis alkoholu. Es sapratu, ja viņš ies mājās, un bija pilnīgi pārliecība, ka viņš arī nonāks mājās. Es viņu atlaidu. Tā bija viņa vēlēšanās. Es teicu, labi. Es vairs nelūdzu, lai viņš pieceltos no mirušiem. Un es redzēju, ka eņģelis vai gars nemāku pateikt, vēl nemāku atšķirt daudz garīgas lietas, vēl mācos. Pacēlu viņu debesīs. Un pirmajā liecībā ir tieši par to pašu cilvēku. Ka viņš tika līdz vārtiem un nemantoja debesu valstību. Aizdomājies par to. Aizdomājies par sevi. Paldies, ka klausījies. Tas kungs, lai tevi svētī. Jēzus Kristus vārdā. Amen.